Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es ļoti priecājos, kad es varu liecināt, kad es varu stāstīt par Dieva varenajiem darbiem. Un es ticu, ka šodien es būšu par svētību un varēšu nest kādu garīgu stiprinājumu kādam no jums. Un kad Dievs izmainīs jūsu dzīves, kad viņš jums pieskarsies, kad viņš aizskars ar savu roku, jūsu sirdi, jūsu garus, jūsu dvēseli un darīs jūs par jaunu cilvēku, un jums katra diena būs tiešām piepildīta ar prieku un ar cerību un ar paļāvību uz Dievu. Es ļoti priecājos, ka Dievs izmainīs manu dzīvi, un kad viņš ir man šodien ielicis manā sirdī liecību, un es aizlūkšu Dievu, pirms es liecināšu. Debes Tēvs, es lūdzos, Kungs, Tavu svētību, Tavu žēlstību, es lūdzos Tev, Jēzu, runāt caur manu mūti, Kungs, es esmu par svētību, debesu Tēvs, jo, Kungs, es esmu mazs un niecīgs Tavās rokās, debesu Tēvs, bet tikai caur Tavu svētību, caur Tavu žēlstību un mīlestību un laipnību, es šodien varu liecināt, es šodien varu teikt Tavus varenos darbus, debesu Tēvs, un es aicinu Tevi, svētais gars, nāc, Kungs, nāc šajā vietā, kur es liecinu, runā caur mani, aizskar cilvēku sirdis un dzīves, kad svētais gārs, šie cilvēki iepazīst Tevi un seko Tev un iemīlas Tev un staigā Tavos ceļos. Mans mīļais Jēzu, dārgais Dievs, svētais gārs, Tu esi viss manā dzīvē, un es nespēju dzīvot, ne sekundi, ne minūti, ne stundu, bez Tava tūma, debes Tēvs, runā caur mani un svētī katru klausītāju Jēzus Kristus vārdā, un svētī arī Ārnoldu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo radio. Paldies Tev, debes Tēvs, ka viņš kalpo, Kungs, un kad viņš nes Tavu vēsti cilvēkiem. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi viņu izredzējis, ka Tu esi viņu apklājis savu žēlstību un mīlestību. Svētī, Kungs, svētī šo brāli, debes Tēvs, un lai Tava žēlstība un mīlestība pavada viņu katru dienu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es stādīšos tā nedaudz priekšā, mani sauc Ārmands. Es dzīvoju Skotijā, strādāju šajā valstī, atrodos pilsētā Invernesa, un man īstenībā šeit ļoti patīk, tikai ļoti ilgojos pēc Latvijas. Bet šodien es ticu, ka es būšu par svētību saviem tautiešiem, saviem Latvijas iedzīvotājiem, un kad es ļoti priecājos, kad es varu runāt par Jēzu, jo tas man ir liels prieks manai sirdī, jo Jēzus ir pats dārgākais manā dzīvē, un es nespēju bez viņa dzīvot. Un esmu ļoti laimīgs, kad Jēzus ir mani apžēlojis un ka viņš man ir ievedis savā valstībā, un kurā man ir dota grēku piedošana un pestīšana. Un es nedaudz pastāstīšu savu liecību no savas dzīves, jo Jēzus ļoti daudz darīs manā dzīvē, un es varbūt to pat nevaru saskaitīt tos brīnums un to žēlstību, ko viņš man parādīs. Bet es sākšu stāstīt no savas bērnības. Savā bērnībā, protams, man ir brīnišķīga ģimene, man ir brīnišķīga mamma, tētis, bet arī patēvs, jo es dzīvoju šķirtā ģimenē, 2 gadu vecumā, tad, kad man apritēja 2 gadi, man mamma pašķīrās no tēti, viņa vienkārši aizgāja no tēti projām un sāka dzīvot citu dzīvi, jaunu dzīvi, ja, kā daudzi šodien dara, kādu brīdi padzīvo, tad izšķirās un atstāja bērnus, atstāja savu ģimeni un dzīvo atkal jaunu dzīvi. Bet, protams, tas nav Dieva plāns, un to Dievs nevēlas. Dievs vēlas, lai vīrs un sieva dzīvo kopā, un lai viņiem dzimst bērni, un lai ģimene ir vienota un nodzīvo līdz 1. vecumam. Bet tad man mamma aizgāja prom no tēti, sāka dzīvot jaunu dzīvi, aizgāja dzīvot uz Zainažiem, tad viņi sadraudzējās ar tādu cilvēku Broņislavs Volmanis. Mēs tur vienkārši ģimenē viņu sauc par Bruni. Un vienkārši es pavadīju laiku, vienkārši es dzīvoju šādā ģimenē un, protams, biju ļoti priecīgs par savu mammu,
Jo mēs neizvēlamies vecākus, Dievs mums iedod šos vecākus, un es par to esmu ļoti pateicīgs, par savu mammu, par savu tēti, un man ir brīnišķīga mamma, brīnišķīgs tētis un brīnišķīgs arī patēvs. Un es atceros, ka bērnībā man Dievs bija līdz tādas ilgas pēc Dieva, pēc viņa tuvuma, pēc viņa klātbūtnes, un pēc viņa mīlestības. Un es kaut kā tiecos, bet es nesaprotu, kas ir Dievs, un es nepazinu, jo mani vecāki nebija ticīgi, ne mans patēvs ticēja Dievam, ne mana mamma, un es tā nepazinu, bet Dievs tā kā bija ilgas kaut ko meklēt, kaut ko mistisku, kaut ko tādu. Es atceros, lasīju kādreiz sensācijas, daži kaut ko meklēju, un par dažādiem NLO, domāju par NLO, kad ir kāda cita planēta, ir kaut kādi tur svešnieki, kas lido šeit uz Zemes un tā tālāk. Domāju, sameklēju kādus kontaktus, bet tas ir tā. Un īstenībā Dievs man lika meklēt viņu un viņa klātbūtni, viņa valstību, jo Dievs ir pats dārgākais, kas mums dzīvē ir vajadzīgs. Un es meklēju Dievu, es sāku vienkārši arī, es mācījos, gāju skolā, protams, nebija kaut kādā nedzīvoju nelabvēlīgā ģimenē, kur vecāki lieto alkoholu un tā tālāk. Dzīvoju tādā labā, normālā ģimenē. Man mamma, jā, pīpēja, bet dzimšanas dienās lietoja alkoholu un tā tālāk, bet tā es nedzīvoju dzērā ģimenē, bet savā sirdī es biju ļoti vientuļš. Man iekšā bija kaut kāds tukšums. Tad, kad es sāku iet skolā, vienaudži mani atstūma. Es biju tāds kā atstumts. Man ienāca tāds domas, kāpēc es dzīvoju šeit uz zemes, kāpēc man šeit ir jādzīvo. Es esmu nekam nederīgs. Es neesmu skaists. Kāpēc es vispār nācu šeit uz zemes? Man pat ienāca tāds pašnāvības domas, ka mana dzīve ir pilnīgi bezjēdzīga, nederīga. Es neatradu prieku starp vienaudžiem, arī skolā. Un mana dzīve bija tāda skumja, bet kaut kas manā sirdī tomēr deva prieku dzīvot, un Dievs man palīdzēja. Un es ticu, ka jau kopš bērnības Dievs man palīdzēja, viņa roka bija par mani, par manu dzīvi. Un es arī līdz 8 gadu vecumam es neredzēju savu tēti, jo mana māma, tad, kad viņa izšķīrās, viņa arī teica tētim, kad, tad, kad bērnam paliks 8 gadi, tad tu vari atbraukt un viņu apmeklēt un apciemot. Tad, kad man pagāja 8 gadi, tad atbrauca man tētis ciemos. Viņš atbrauca ar bumbu, ar makšķeri, tad viņa dāvana, kāds saldumi, un tas bija man vislaimīgākais mirklis, ka man tētis ieradās pie manas ciemos. Viņš atbrauca, bija tētis, viņa sieva un vecā mamma. Un manam tētim ir savā dzīvē bijuši 6 sievas, un, protams, vēl kādas tur civils sievas un tā tālāk. Un tad, kad es prasīju tētim, kāpēc viņš precās viņam, kāpēc viņš laulājas, viņš teica, ka viņam tas ļoti patīk. Es ticu, ka tas nav tā labākā dzīve, un es zinu, ka tā dzīvo aktieri, ka viņiem ir vairāk šīs sievas, bet tā nav Dieva grība, tas ir ļoti liels grēks Dieva acīs. Bet Dievs šodien ir žēlsirdīgs, un viņš ir apžēlotājs, viņš var izmainīt cilvēku dzīves, un izmainīt arī tavu dzīvi, un viņš var piedot, un vienalga kā tavu grēku tavā dzīvē, viņš var dot savu žēlstību. Un tā es iepazinos ar tēti tuvāk, kaut kas viņa nebija pazinis 8 gadus, un tad mēs ar tēti tā sarakstījāmies savā starpā. Un tad pagāja kaut kādi gadi, un tad atrakst tētis, viņš pasaka, ka viņš ir ļoti, ļoti slims, ka viņš ir paralizēts, ka viņš ir tuvu nāvei. Un tas man ļoti satriec, un tad es sāku pie tēti braukt ciemos, viņš bija ļoti tuvu, viņš dzīvoja Salacgrīvā. Bet tad, kad es pie tēta aizbraucu ciemos, viņš jau staigāja, un Dievs bija parādījis žēlstību viņam. Un tad es tā brīnījos, es domāju, redz, tētis man rakstīja, ka viņš tā tuvu nāvei, ka viņam jāmirst, un kad, kā tad viņš tagad staigā, un kas tad viņam tā pieskārās, kad pēkšņi viņš ir dziedināts, viņš ir brīvs, un tad izrādījās, kad Dievs bija tas, kas viņam pieskāries, pie viņa bija atnākuši kristīgi cilvēki, kristīgas māsas bija lūguši par viņu,
un viņš saņēma dziedināšanu, saņēma brīvību, un tad es domāju, bet tad ir Dievs, un ir Jēzus, ir svētais gars, ir kaut kas, kas var cilvēku dzīves izmainīt arī tad, kad viņi ir tuvu nāvei. Un tētis sāk braukāt uz dievkalpojumiem Rīgā uz Prieka vēsti, un es sāku tētim braukt līdzi, un es pieņēmu Jēzu savā sirdī. Un īstenībā, kā es atgriezos pie Dieva, tad caur tēti, caur šo brīnumu, kad Dievs viņu dziedināja, viņam viss šī kreisā puse bija paralizēta, un Dievs viņam pieskārās un dziedināja viņu. Viņš šodien ir vēl dzīvs, viņš aps roku dārziņu, tur sēja, stāda un priecājās par dzīvi un ļoti laimīgs un lasa bībeli. Un tad es atgriezos pie Jēzus, es nokristījos šajā Prieka vēstī, bet tad vienkārši bija tā, ka ģimenē nebija tā līdzīgi, kas var izbraukāt uz Rīgu, un tie bija kaut kādi pusauģi gadi, kas vēl mācījos, un tad es uzzināju, kad Ainižos atverās Baptistu draudze, un es sāku iet šajā Baptistu draudzē, šajos dievkalpojumos. Tā man pagāja laiks, pabeidzu skolu, turpināju iet šajā Baptistu draudzē, un tad sāku strādāt, sāku meklēt darbu pēc skolas, un aizgāju strādāt smagā darbā, zivju fabrikā sāku strādāt saldētavā, strādāju smagu darbu, sāku vienkārši iepazinos ar draugiem, ne ar tiem labākajiem draugiem, un šie draugi man aizved prom no Jēzus, es sāku lietot alkoholu, un varbūt man trūka tas, ka man dzīvē nebija tā drauga, es atradu draugu, bet ne to labāko, un viņš man tiešām darīja tādas lietas, kas man dzīvē nevajadzētu darīt, un dažādiem tusiņiem, dažādām ballītēm. Es tajā laikā aprecējos, piedzima meitiņa, sāku vienkārši, varbūt dzīvot tādu pilnvērtīgu dzīvi, man bija ģimene tā tālāk. Tas bija tas laiks arī, kad es biju pametis Dievu, atstājis viņu. Un tad dzīvojot šajā ģimenē, es sāku meklēt Dievu, jo man ģimenes dzīve nebija tā labākā. Es varbūt domāju, ka tad, kad man būs sieva, man būs ģimene, es būšu tāds laimīgs cilvēks. Un tad sāku dzīvot, bet man tā dzīve pārvērtās par elli. Es biju pieredzis dzīvot tādā ģimenē, kur ir klusa, mierīga, un mamma ļoti klusa. Mājās varbūt tāda strīda nebija, nekāda lāstu. Bet es dzīvoju ģimenē, kur man pārvērtās par elli. Es katru dienu dzirdēju dažādas lāstus, ļaunumu, un es vienkārši mocījos katru dienu. Es nevaru izturēt, sākumā meklēju Dievu, pēc tam es nezinu, kāpēc, es atkal sāku lietot alkoholu, sāku dzert, es nezinu, kas ar mani notika, bija ļoti grūti, bija ļoti smagi, un tad es vienkārši aizgāju prom no ģimenes, kaut gan man bija meita, piedzimusi, es aizgāju projām, sāku dzīvot viens. Tas bija man tāds grūts mirklis manā dzīvē, smags mirklis. Un tad es iepazinos tādu meiteni Kristīnu. Sapazinos, domāju, tā ir mana sapņa meitene, to es vēlos dzīvot kopā, un Dievs tiešām man iedēva labu sievu, un man dzīve izmainījās kaut kādā mērā, ka man tomēr labs cilvēks ir blakus, un tad es iepazinos ar kādu māsu, Elvīru, un es negāju pie viņas ciemos, un tā mēs lūdzām Dievu. Un jūs redzat, ka man tā ticības dzīve bija tā augšā lejā, te es biju pie Dieva, te es nebiju pie Dieva. Un tad es satikos to Elvīru, un Elvīra saka tā, ka ir tāda draudze Limbažos, vasarsvētu draudz, kur kāds puisīts, kas bija nomirs, viņš ir augšām celtis, un vispār kaut kā ļoti liela brīnuma notiek šajā draudzē. Tur ir dzīvais Dievs, tev vajadzētu ar mani aizbraukt. Un es aizbraucu šo vasarsvētu draudzi Limbažos, kur kalpoja mācītājs Mārcis Encīts. Un tad, kad es iegāju šajā draudzē, es domāju, Dievs, iegājis tur, pēc kā esmu ilgojies. Un es vienkārši lasīju Bībeles, lūdzu Dievu, es meklēju.
Es viņu tā kā nebija tik ļoti Dievu iepazinis, bet tur es ieraudzīju, ka Dievs ir dzīvs, ka viņš atbrīvo cilvēks, redzēju, kā šie cilvēki rīt no Dieva spēka, ka notiek dziedināšanas un brīnumi un zīmes un tiek pravietots. Es domāju, kungs, Jēzu, tu esi dzīvs. Ne tikai kaut kas mistis, ne tikai kaut kādas izjūtas, kā daudz cilvēku šodien saka, viņi iet baznīcā, viņi kaut ko izjūt, sajūt, bet tas nav tas piepildījums, tie te baznīcā un izai ārā un atkal dzīvo tālāk savu dzīvi, kā dzīvojas. Un es saprotu, kungs, Jēzu, tā ir mana vieta, es vēlos šai draudzē būt, sāku braukt katru svētdienu šo draudzi. Un tad es atceros, man mācītājs Mārts lūdza, par mani nāca tāds Dieva spēks. Es nokatu uz zemē. Es tiku no kaut kā atbrīvots, un manis aizgāja prom dēmons, un manis prom aizgāja ļaunie gari. Es kļuvu brīvs, un es sapratu, ka tie dēmoni, šie ļaunie gari bija tie, kas postīja manu dzīvi, kas postīja manu sirdi, kas postīja manu dvēseli. Un es sāku iet šajā draudzē, izmainījās mana sieva, izmainījos es, izmainījās mana dzīve. Un es kļuvu ļoti laimīgs, un man šis mācītājs Mārcis, viņš pravieto, viņš teica, Arman, to, ko pat sapņos, tu neesi redzējis, Dievs darīs tavā dzīvē. Un es domāju, ko tad Dievs darīs manā dzīvē? Es atceros, tad, kad es skolas gados, es sapņoju, un tad, kad es biju atgriezies pie Dieva gājušai Baptistu draudzē, es visu laiku tā kā ilgojos, pēc kaut kā pārdabiskā. Es lasīju grāmatās, kur cilvēki tiek dziedināti, atbrīvot, un es arī sapņoju Dievs, es arī gribu to. Es vēlos uzlikt cilvēkiem rokas, ka viņi kļūst dziedināti, atbrīvot, un ka viņi kļūst laimīgi, un ka viņi iepazīst Jēzu, un iepazīst kaut ko tādu, kas viņu dzīves ir izmainīt, ka tas ir pa īstam. Nevis kaut kas, ko tu meklē, bet ka tas ir pa īstam. Un es iepazinu Jēzu, kas ir pa īstam, un Mārts man teica to, ka Dievs darīs brīnums tavā dzīvē, un viņš var piepildīt. Un nepagāja ilgs laiks, kad es vienkārši, kā es gāju šajā draudzē, un mācītājs laik aicināja priekšā liecināt. Un es gāju liecināt to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, kad viņš uz man ir runājis. Un vairāk jau es stāstīju to, ko Dievs citu dzīvēs ir darījis. Bet es liecināju. Un Mārcis teica, Arman, tu vari sludināt. Tu vari sludināt. Dievs tevi ir izredzējis. Dievs tev parādījis žēlastību. Un es sāku tur sludināt 20 minūtes katru svētdienu. Es zvanīju Mārcim, es teicu, Mārcis, es gribu liecināt. Un viņš man atļāva, un es gāju priekšā un sludināju. Un tiešām Dievs mani svētīja, un Dievs runāja caur mani. Un tad es teicu, Mārcis, es gribu, ka Salzgrīva arī ir mājas grupiņa draudz. Es vēlos, kad ir tāda paša draudz kā Limbažos. Un Mārcis teica, labi, ja tu atradīsi tādu telpu, kur nekas nav jāmaksā, tas tā vienkārši tāds brīnums varbūt, ja? Viņš saka, ka Dievs tev darīs tādu brīnumu, viņš tev iedos. Ja viņš grib tur kalpot, ja Dievs grib darīt brīnumu Salzgrīva, viņš iedos telpu un pa brīvu, un tu varēsi, un es atradu tā telpu, kur nekas nav jāmaksā. Un mācītājs brauc un sludināja. Un bija tā, ka viņš brauc 2 reizes mēnesī sludināja, un es 2 reizes. Un Dievs darīja brīnums. Un pēc tam jau Dievs darīja tās brīnums, kad es sāku kalpot 3 pilsētās, Salzgrīvā, Staiclē un Alojā kā mācītājs. Kalpoja cilvēkiem. Un tas bija tiešām brīnišķīgs laiks manā dzīvē. Un es zinu, ka tas ir tas, kas katram varbūt kristietim vajadzīgs kalpot cilvēkiem, kalpot tiem, kas ir pazuduši, lūgt par viņiem. Tas piešķir tādu jēgu dzīvei. Ne tikai tas, ka mēs varbūt daudz kristieši šodien tiesājamies savā starpā un cenšamies pierādīt savu taisnību viens otram, bet kad tiešām es varu iet un kalpot, lai kāds es esmu, lai kāda ir bijusi mana dzīve, lai kā esmu klupis un kritis, ka šodien Dievs man var lietot, kad viņš var paņemt savās rokās, un es kalpoju, un tajā laikā es atceros Salzgrīvā Staiclē kalpoju, es izdan ļaunus garus, cilvēki brēca, viņiem gāja ārā ļauni gari, cilvēki tika ciedināti un atbrīvot, Dievs mani lietoja, un Dievs, protams, lieto arī šodien mani, un es lūdzu par cilvēkiem. Bet kalpojot kādu laiku, es nezinu, es piegāju pie tāda izsīkuma, pie tāda apsīkuma,
Un sāk mazāk nākt cilvēki, es domāju, man nav jēga kalpot, man nekas nesanāk. Ja es iesāku, man tas bija brīnišķīgs laiks. Es domāju, nekas man nesanāk, nekas man neizdodās. Un varbūt vienkārši pamest visu, aizbraukt uz ārzemēm, sakārtot savas domas, saprast, kas ir kas. Un arī vairāk jau bija tas, ka mums bija ģimenē tik grūti smagi ar finansēm. Bet es zinu, ka Dievs man, es šodien to saprotu, ka man vajadzēja paciesties, ka man vajadzēja lūgt, un kad tomēr es gāju kaut kādiem tādiem kā pārbaudījumiem cauri, un vajadzēja man lūgt, pastāvēt, un tas bija tas laimīgākā vieta manā dzīvē, kalpot cilvēkiem. Un šodien es varbūt ļoti nožēloju to, ka esmu šeit, ka esmu ārzemēs. Jā, man bērni ir pēduši, mana ģimene ir pēdus, esmu tādā veidā svētīts, bet es ticu, ka Dievs man atkal var atjaunot visu šo kalpošanu, es varu kalpot cilvēkiem, un es to lūdzu katru dienu, es ticu, ka Dievs izmainīs manu dzīvi, un kad es atkal kādreiz kaut vai maz draudzīt, varēšu vadīt un svētīt cilvēkus, lūgt par viņiem, jo es ticu, ka tā ir mans aicinājums. Tas ir tas, ko Jēzus ielicis manā sirdī, un tik vajadzēja būt pastāvīgam, stiprākam. Bet es ticu, ka es domāju, ka arī jūs to, dārgie radio klausītāji, esat par to, ka tiešām, ka Dievs mani atkal iecels par mācītājiem, kas atkal varēšu kalpot. Daudz, mēs katrs ejam kaut kādām kļūdām cauri savā dzīvē, mēs izdarām kaut kādas nepareizas lietas, bet es ticu, ka no visām tām nepareizām lietām mēs savā dzīvē varam pieņemt vienkārši to pareizos lēmumus un saprast, cik mēs esam daudz kļūdījušies, cik mēs esam daudz dzīvē darījuši nepareizi. Bet esmu pateicīgs par visu, un Bībelē teica, esiet pateicīgi par visu, ko jūs piedzīvojat savā dzīvē. Jūs esat varbūt kāds dzirdējis manas prediķus, ja jūs vienkārši gribat dzirdēt, tad jūs varat iet YouTube, uzrakstīt dzīvības gaismu, jūs dzirdēsiet manu sludināto vārdu. Un tas nav mans sludinātais vārds, protams, svētais gars runā caur mani, bet esmu ļoti priecīgs, un es ticu, ka arī Arnolds varbūt dos man iespēju, un es varēšu, viņš arī ieteica tādu priekšlikumu, kas varētu arī vienkārši ierakstīt kādas prediķus, un viņš varētu likt šajā radio. Es ticu, ka es varēšu ierakstīt prediķus, sludināt, jums būt par svētību, jo es ļoti vēlos, ka jūs iepazīstat Jēzu un viņu tuvumu, viņu klātbūtni. Un es vēl gribu piemetināt, ka tajā laikā, kad es kalpoju Dievam, es ļoti daudz lūdzu. Man bija 3-4 stundas lūkšanas. Es katru dienu lūdzu par cilvēkiem, un lūkšanas bija tas, kas mainīja cilvēku dzīves. Un es varbūt nobeidzot savu liecības ļoti vēlētos, kad jūs sāktu lūgt Dievu, sākt lasīt Bībeli, jūs iepazīsiet viņu. Jo tieši caur lūkšanām es sāku ļoti iemīlēties Jēzu Kristu. Es sāku redzēt, kā viņš darbojās, kā viņš maina man dzīvi, man ģimeni, Kristīnu. Un šobrīd dzīvoja Kristīna kopā, un 4 bērniņi. Dievs mūs ir svētījis. Un esmu ļoti laimīgs, kad Jēzus ir mūsu tas dzīves vadonis, un ka viņš mūs svētīja. Un es katru dienu lūdzu par saviem bērniem, es lūdzu par savu ģimeni. Un es varu pateikt to, ka lūkšanas, tā ir tā vieta, kur es vēlos vienmēr būt. Un caur lūkšanām es ieju viņu pagalmos, viņu tuvumā. Un esmu ļoti laimīgs. Jo es ticu varbūt, ka jums arī, jūs lūdzat un jums ir grūti lūgt. Es atceros, ka es sāku lūgt, un tas bija 3 stundas, varbūt paņēma tādu ļoti garu laiku. Citi varbūt lūdz pa bišķiņam, tad viņi aiziet uz tām 3 stundām. Bet es sāku lūgt 3 stundas. Un man sākumā tas bija šausmīgi, es vienkārši skaitīju to laiku, man bija grūti lūgt, bet pagāja laiks, un man tās 3 stundas bija par īsu. Un es gribēju vairāk lūgt, es gribēju vairāk būt viņa tūmā, un viņa klātbūtnē, un tieši caur lūkšanām es iegāju viņa pagalmos. Un es ticu, ka tas ir tas ceļš, ka tu lasi Bībeli, ka tu lūdz Dievu katru dienu, un tā nav reliģija, tas ir vienkārši tas ceļš, kā tu nonāc Dievu klātbūtnē. Es tam ticu, es to pats esmu piedzīvojis savā dzīvē, un es jums novēlu, dārgie radio klausītāji, kad jūs lūdzat Dievu, kad jūs lasat Bībeli katru dienu, kad jūs meklējat viņa vaigu,
ka es meklētu viņa tuvumu, ka es meklētu viņa klātbūtni, jo viņš ir tas dārgums, kas jums katram ir vajadzīgs. Un nekas šajā dzīvē nedod jēgu, jo cilvēks viņš nav pats par sevi, vai nu tavu dzīvi vada velns, vai nu tavu dzīvi vada Dievs. Un pats par sevi tu nevari nodzīvot, kā daudz šodien saka, es pats esmu savas laimes kalējs, es pats savu dzīvi varu vadīt. Nē, tu nevari savu dzīvi vadīt, un tas nav tev iespējams. Tikai Dievs var vadīt tavu dzīvi, un tikai viņš var darīt tavu laimīgu. Viņš tikai var dot piepildījumu tavai dzīvei. Un ja tavu dzīvi vada velns, kaut arī ir tādi cilvēki, kas varbūt sevi mierina, un viss ir labi, šī dzīve ir vienīgā. Šī dzīve ir vienīgā patiesā, un kad es pēc nāves vienkārši nedzīvošu, nomiršu, bet tā nav. Tu pēc nāves dzīvos, vai tu nonāks ellē, vai tu nonāks debesīs. Un esmu ļoti pateicīgs, esmu tā kritiski kādzies, bet Dievs man ir apžēlojis, un esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Un es katru dienu, es pateicos Jēzu, un es saku, paldies Tev, Jēzu, ka es man apžēlojis, un kad es varu būt šodien kopā ar Tevi, kad es varu lasīt Bībeli, kas varu atvērt Dievu vārdu un lasīt, kas varu lūgt katru dienu. Tas man ļoti liels patiesi prieks. Tas ir mans dvēseles prieks, kad es to varu darīt katru dienu. Un tiešām esiet svētīti, lai Dievs svētī Arnoldu, lai Dievs svētī viņa ģimeni, un esiet svētīti, un esiet laimīgi, jo Jēzus ir ar jums, un viņš pieņem katru, un nav tā, ka viņš kādu atstumt, viņš visu pieņem, jo Jēzus teica, es nevienu neatstumšu. Vienkārši nāciet pie Jēzus, un viņš jūs pieņems, un jūs būsiet sveitīti. Jēzus Kristus vārdā. Amen.